Un nu esam uzsākuši savu vienu no lielākajiem izbraucieniem vismaz Kanāras pusē. Dosimies uz rietumu pusi, Vankūvera, Vislera, nu viss tas, kas ir kreisajā krastā, bet pa ceļām ieraudzījām Spoku pilsētu. Tas ir tavs spogulis. Tā ir, ka izbrauc 6 un izskaties tā kā no gulas tikko izkāps. Nevar taču iet cilvēkos. Tad daži jau ir nomiruši sēžot. Nu atgādina western filmas ļoti. Vai ne? Jā. Par šo Spoku pilsētu samaksājām $5, kas ir aptuveni 3 eiro. Nu, manuprāt, ļoti labs dīls, ne? Un cenā iekļauts īpašnieku laikam vai kasiera dzīves stāsts. Paklausījāmies, kur viņš dzīvo ziemas mēnešos Meksikā. Tā izskatās, kad mežs ir reiz dedzis. Drusīm piekusām no braukšanas, bet tādi skati, vienkārši kanjons, kalni, ārprāts. Mēs te vienkārši atvērtām mutēm visu laiku uz vienu pusi, uz otru pusi. Nu, Aldis ne, jo viņam jāstāsta uz ceļu. Tas ir tas, ko tu redzēji? Tu ne, jo tev jāstāsta uz ceļu. Es ceru, ka tu uzfilmēji, ko tu redzēji. Bišķiņ, bet mums vajag kafiju un apēst kaut ko. Es ar tevi kopā paskatīšos, ko Elis tikko redzēja. Būs kafija. Būs kafija? Jā, skaistās rozā glāzītes. Nu, Tim Hortona kafijas ir lētas, bet mēs izlēmām, ka mēs gribam vēl lētāk. Tāpēc mēs te tā ar šitām krūzītēm. Ēdīsim suši. Sushi! Jā, mēs vienmēr cenšamies visur ēst gatavas suši, jo mūsu mazpilsētā nav. Un šo arī mēs ēdīsim. Jā, $6 2 krosāni ar šokolādi. Nenormāli labi izskatās. Jau skrienu. Kas tur ir? Paskaties lejā. What? Kas notika? Kāpēc viņi tur ir? Viņiem noskaidrot? Nē, es neiešu. Tu reāli ies lejā? Nu, kāds ir vienkārši izklaidējies, tā izskatās. Izrādās, tur lejā ir māja. Mēs dabūsim vēl kādu lodi dibanāšu tā ložņājot. Aldis saka, jāiet atpakaļ, ka nebūs. Tur ir kauboju cepuri iekšā un izskatās, ka arī riepas iepakojumā. Un tur ir māja, un tad mēs reāli pa privātu īpašumu vazājamies. Kādam tā ir labi noliktava? Tā mašīna? Jā. Labi, ejam prom.
no manis. Es domāju, ka tu man iedod savu plānāko jaku, man baigi palīdz. Tāpat ir audzis. Nesaka, ka vasara ir beigusies, es gribu vēl. Aldim ir mūžīgā vasara, vienkārši plika dīda. Tev augsta maz nav? Septembris vēl kalendārā. Nu, nezinu, vai būs, kad mēs šo video publicēsim. Tur ir gaiputni. Mums arī jālido kaut kur siltumā. Šobrīd esam Indiāņu rezervātā, un šeit tā zīme ir rakstīta divās valodās, gan angļu mēlē, gan vietējo iedzīvotājs senajā, oriģinālajā īstajā. Loku gan vajadzēja nomazgāt. Bet nu kādi kalni, nu ārprāciņās, nu. Es nevaru. Nu nevar šito parādīt, nu nevar parādīt. Nu skaties, cik gribi, nu neapnika arī vispār. Ārprāts. Smuki baigi. Pasties, tev arī siena blakus. Ārprāciņās. Skaists maršruts ļoti. Līgmots arī, augšas lejas, bremzes jālieto. Nu, esam gan ceļojuši, gan redzējuši kalnus, bet katru reizi vienkārši aizraujās elpa. It īpaši no šādiem augstiem, kas ir tā kā siena tavā priekšā, kā ar tevi. Jā, sanākšu tā salocīties un mēģināt kalna augšu ieraudzīt. Jā, mūsu mašīna nav tā ērtā, kā tu sanākšu tā te. Wow! Mēs kūpam un ļoti smirdam. Okay. Oh, wow! Oh, Jesus! Oh, nabaga mašīnīte. Mēs ļoti ilgi braucām lejā no ļoti augsta kalna. Ko tu vari komentēt? Neko. Lūdzu, nav priecīgs, smir ļoti. Sēžam un gaidam, kad dzisīs mūsu bremzes. Ko citu? Ko tādā gadījumā darīt? Tu zini? Kas jādara? Jāgaida, kamēr atsīs. Nu, gaidam. 13 km lejā pa kalnu. Tā vēl bija zīmes, ka tur ir extreme driving down. Kaut kā neizdomājām paņemt tik pa laikam pauzīti. Nu, neko. Gaidam. Un šķiet, ka mūsu mašīna ir diezgan normālā izmērā, bet paskatāmies uz šiem pikapiņiem. Nu tāds mazulis mūsu Grand Caravans izskatās, ne? Jā, tas GMC ar 6,6 litru dzinēju. Labi. Jā, vakar bremzes nedaudz pakūpēja. Šodien minimāli vēl smird. Pieļauju, ka pēc šī ceļojuma noteikti kluči būs jāmaina. Redzēs, kas ar bremžu diskiem vēl. Galvenais, lai atlikušas 1000 km arī notur. Nu, pirmos 40 km bremzes ļoti labi funkcionēja un, jā, esam atbraukuši beidzot uz Vistleru, jāiet pastaigāties un bremzēm arī lieliski iespēja būs atpūsties. Nu, beigais secinājums, vai ne? Ko tu tur dari? Pārvācos uz lielāku somiņu, man var ielikt visādas krāmas līdzi paņemt. Tu tā kā iesi dāmīgākā izskatā? Jā, es te iešu savā Super Mario kostīmā, pēc tam parādīsi. Tātad modeli numur 2. Stils nenosakām dīvains. Jā, nezinu. Ir kedas, ir cepure. Kā jūs saukt šo stilu? Nemainīgs. Velts, kas ir par rokai.
Nu, tad tagad var nosaukt, kā manu tērpu sauc. Aldis saka krāsotāju tērpiņš. Es saku Super Mario tērps. Man ne? Sākām iet tā, ko es gāju uz kaut kādu mazu lukautiņu, kurš ir skats uz dīķi, bet jā, līdz Vistleras centram ir nedaudz zem 5 kilometriem. Protams, teorētiski var atdarināt mašīnu, braukt uz turiem, blā, blā, blā. Bet foršāk ir pastaigāt un vismaz būsim varbūt nopelnījuši sev godam pusdienas, kuras būs pēc. Nu, tagad ir 9 no rīta tikai, tā ka rēķini pats. Mēs tā vēl diezgan agri esam atnākuši, visi vēl ciet, bet izskatās ļoti forši, nav turistu pilns. Te arī cilvēki mīl kalnu riteņbraukšanu, var noīrēt šitādus te. Šī ziemā esot pasaku pilsētiņa. Ienācām suvenīru bodē, kur var dabūt buņģā jebko. Kalni, haskiju, izskatās viņi šitā. Escape room. Šeit var redzēt vienu no gondolām. Šajā pilsētā to ir ļoti daudz, tāpēc ir jāizdomā, ar kuru tad tu gribi braukt augšā kalnā. Bet jā, riteņbraucēji brauc reizkur. Nevelti saka, ka Vistlerā turistu sezona nebeidzas, jo tagad vasarā var redzēt daudz riteņbraucēju, vienkārši skaisti izskatās. Jā, un ziemā visi slēpo un snovokā jau kalnainās vietās. Bet nu mēs arī tagad gribam atkal ēst, bet mēs ēsim atkal ēst, bet ne pašā skaistajā vecpilsētā, bet nedaudz ārpus. Man jau, protams, viss cēnas jānofilmē, bet paskaties, cik mīlīgās. Parādi, ko tur darīja. Mums tā pietrūkst sporta zāle. Tas saucās kāpiens Everestā. Kāpiens Everestā, jā. Ļoti īsti, nē. Šis ir kaut kāds bērnu izmērs. Nav vērti. Kamēr braucām, Elisa cītīgi spaidīja telefonu un atrada, ka tepat pie Vistleras esot vilciens mežā. Nāc, nāc. Te tie ir vairākas viena vilciena daļas mežā. Protams, šķiet ļoti interesanti, ko mežā dara tik daudz vagoni. Nu, tur aiz kokiem ir sliedes, un paraugoties vēsturē, tad 1956. gadā starp Vistleru un blakus esošu pilsētu ar nosaukumu Lillooet vilciens parasti esot ceļojis, un šeit čaļi nedaudz aizkavējušies, ieskrējušies pa ātru un babah. Pēc tik daudz gadiem vēl joprojām čuč šeit daļa no vilciena. Nu, sākumā jau nevienam te nav bijis omalīgi staigāt, ka tādi spocīgi vilcienu vagoni mētājas pa mežu, bet vēlāk grafitī mākslinieki sarosījušies, kā var redzēt. Un vēlāk arī pārējie visi, kas gribējuši noiet taku līdz šiem te vilcienu vagoniem. Un tagad vietējie saka, ka šī ir tāda kā mākslas galerija.
Tā kā filmās. Čiču, 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 čiču. Un te notiek cīņas aina. Jā! Es nevarēšu nokāpt. Bail. Reāli. Tu man atnesīs ēst. Es necikšu lejā. Kaut kā es nokāpu trīcošiem ceļiem. Bet tagad Aldis kāpj augšā, jo tur ir baigi forši, kad vēl vilcienam tā uzkāps. Nu, ir forši? Jā, es arī varētu piedalīties cīņās, tikai jāiemācās pāris triki. Tur tikai disonāši ir tādējot. Ir forši, ne? Oh yeah, baby! Un, lai nemaldini, ir īstenībā vēl vilcieni, atliek tikai paiet vēl dziļāk mežā. Šis vispār... Ir ļoti skārbi, ne? Jā, šī tā kā pankūciņa. Un noslēdzošā pietura šajā vakarā. Skvamišs.